Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šī pamācība palīdzēs jums uzzināt, kā meklēt informāciju par jaunā uzņēmuma rīcības kodeksu. Vispirms, kas ir rīcības kodeks? Tā ir iekšējā vienošanās, kurā izklāstītas normas un vērtības, kas veido uzņēmuma ideoloģiju un mērķus. Tas norāda darbiniekiem, kā pieņemt pareizus lēmumus, kā miedarboties ar kolēģiem, klientiem un vadītājiem. Rīcības kodeksā var atrast noteikumus par to, kā darbiniekiem jāapkalpo klienti. Tas nozīmē konfidencialitāti, uzticamību, izpalīdzību. Kā izturēties pret citiem uzņēmuma darbiniekiem, piemēram, atbalsts, cieņa vai apņemšanās. Varat arī atrast, kas ir aizliegts darba vietā, piemēram, uzmākšanās, diskriminācija, kukuļošana, narkotiku un alkohola lietošana. Rīcības kodeks palīdzēs jums izvairīties no konfliktiem. Lai uzzinātu, kāds ir jūsu jaunā uzņēmuma ētikas kodeks, varat par to pajautāt cilvēku resursu nodaļai vai meklēt to tīmekļa vietnē. Dažiem maziem uzņēmumiem nav rakstiska rīcības kodeksa. Šādos gadījumos vislabāk ir jautāt savam vadītājam, novērot un palikt diskrētam. Kad esat noskatījies šo pamācību, varat izmēģināt interaktīvo mācību aktivitāti, ko sagatavojusi Portfolio for Employment komanda. Tas palīdzēs jums gūt jautru, patstāvīgu mācību pieredzi. Kad būsiet pabeidzis aktivitāti, varat salīdzināt savas atbildes ar Portfolio for Employment komandas sagatavotajiem atbilžu paraugiem un norādījumiem. Veiksmi! Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.